Martā Jēkabpils pilsētas pašvaldības sociālais dienests sāka īstenot 2 gadu ilgu Eiropas sociālā fonda finansētu projektu Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Jēkabpils pilsētā. Pašvaldības sadarbības partneris ir Nodarbinātības valsts aģentūra. Iecerēts, ka projekta gaitā dažādus sociālos pakalpojumus saņems 339 jēkabpilieši. Galvenais mērķis ir sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus iedzīvotājiem, attīstīt viņu dažādas prasmes, izveidot dienas centru, higienas centru un arī veikt un apmācīt sociālā dienesta darbiniekus. Jēkabpils pilsētā pat labāk darbojas sociālais dienests, kas nodrošina aprūpi mājās, zupas virtuvi, dienas centra pakalpojumus personām ar garīgā rakstura traucējumiem, grupu dzīvokļus, krīzes centra pakalpojumus bērniem un ģimenēm, nakts patvērsmi, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pieaugušajiem un nepilngadīgajiem. Darbu sācis arī pirmais projekta rezultāts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomā – higienas centrs. Tas atrodas ūdens relaksācijas centrā Kurzemes ielā 8. Tur tiek veikta apmācība pirmām kārtām cilvēkiem, un pēc tam viņi saņem arī taloniņus, ar kuru palīdzību viņi pēc tam var iet un izmantot šī centra pakalpojumus. Projekta gaitā paredzēts, ka šāda iespēja būs pieejama 100 jēkabpiliešiem. Paaugstinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pieaugušajiem un nepilngadīgajiem, sociālais dienests veidos vairākas grupas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Viņi saņems ārstniecisko vingrošanu un vēl dažādas citas nodarbības, kuras viņi varēs iesaistīties. Katrai projekta aktivitātei ir sava mērķu grupa – invalīdi, maznodrošinātās personas, pirmspensijas vecuma ļaudis un bērni. Vēl aktivitātes tiek piedāvātas arī bērniem, un pašreiz tiek strādāts pie tā, lai rīkotu nometnes. Katru gadu paredzēts organizēt 2 vasaras nometnes bērniem no dažādām sociālajām grupām. Vēl projektā iecerēts izstrādāt un ieviest asistentu pakalpojumu personām ar funkcionāliem traucējumiem. To piedāvās 15 jēkabpiliešiem, kā arī notiks sociālā dienesta speciālistu apmācības un supervīzijas. Projekts, kura kopējās izmaksas ir gandrīz 80 000 latu, ilgs līdz 2013. gada februārim.